Čau! Šeit atkal es, un ar jums kopā būšu pārdesmit vai pārminūtes. Un šodien es jūs iepazīstināšu ar manu mugursomu, kas stāv tieši man blakus. Tā ir mana mugursoma, varbūt kamerā viņa neizstās tik skaisti, bet viņa ir skaista un ar viņu apmierināta esmu. Tātad, jā, šis te kaķītis man ļoti simbolisks ir, man viņš ļoti patīk. Tas ir īstenībā piekariņš, bet viņu var pārveidot arī kā kaklassaiti un rokaspēti. Sāksim. Tātad mana mugursoma, ja kādam interesē, kuras viņa pirktu, tā bija Lietuva, un tur vairs tā soma, diemžēl nav, jo es viņu nopirku. Tā. Manā somā sāksim ar sāniem, kas man ir. Sānos man ir tajā sānā. Man ir ieķēries lietasargs, kur es izmantoju, ja gadījumā līst lietus. Un, ja gadījumā, ka es eju skolu vai eju uz mājām līst lietus, un es būtu aizsargāta. Un, ja gadījumā es eju kā draudzene, tad, ja viņai nav, es ar viņu varu padalīties. Jā, un tā. Un arī vēl ar sāniem man vairs šajos sānos man nav. Tātad, ja redzat, kā jau nav vairs nekā. Tātad sāksim no pašas neinteresantākās daļas un iesim uz pašu interesantāko. Pati neinteresantākā daļa man ir pati pirmā, kas domāt mācībām un grāmatas. Man patiešām ir ļoti neinteresanti lieta. Tāpēc domāju, jums būtu neinteresanti, ja tik stāstīt par grāmatām, ko tādēļ labāk liksim malā. Pēc tam neinteresantākā man ir lūk otrā kabata, kur ir burtnīcas. Šis ir mans penālis, tātad nekas īpaši, jo man nepatīk iet uz skolu un man penāli nevajag īpaši, tātad burtnīcas, tas arī ir neinteresanti un lineāls. Man tas neliekas interesanti. Jā, un burtnīcas, kuras es sazīmējusi, jo man ļoti patīk sazīmēt burtnīcas. Jā, tātad mēs esam šitik te, un soma liekas tik ļoti viegla, un ejam tālāk. Šeit ir interesanti, kāpēc, tāpēc, ka te nav vairs nekas tāds daudz saistīts, vismaz daudz nekas nav saistīts, jau grāmatas vai kaut kas tāds. Man, protams, ir maks, kurā es lieku savu pusdienu naudu vai kabats naudu, kā kuri katrs to saka. Man patīk šis maks tādēļ, kad viņš ir liels un viņš ir ērts. Man patīk maks, kurš ir šādi attaisāms. Šeit teikšu esmes. Tad jā, šis ir mans maks. Jā, nu lūk. Vēl man ir mājas atslēgas, kas ir ļoti svarīga lieta. Ja man nebūtu mājas atslēgas, es būtu pazaudējis skolā, tad es nemaz mājās netiktu. Jo, jā, tāpēc, Tāpēc arī man vienmēr ir ļoti svarīgi likt atslēgas jau piekdienā, jo svētdien es uz ātro kārtoju somu, un tādēļ es varu arī visu izņemt ārā un aizmirst tieši pašsvarīgāko. Ja kas man šādi ir vienreiz bijis. Tātad skatāmies vēl, kas man ir. Es velku brilles. Jūs nezināt, bet es tiešām velku brilles, un man tas ļoti nepatīk. Varbūt kādām piestāv, bet man nepiestāv šajā gadījumā. Tad redzēt, man nepiestāv, varbūt kamerā izstās sliktāk, bet īstībā nav tik slikti, bet man vienalga nepatīk, kā man izstās brilles, tāpēc jā. Jā, un kas man ir somā bez brillēm? Bez brillēm man vēl viena lieta ir, jā, es gadījumā aizmirstu paņemt līdz gumiju, tieši tad, kad ir sports. Tad man gumija, jā, tad ļoti nodēr, tādēļ priecājos, ka man maksa līdzi. Man tur ļoti noderīgs ir lietas daudzas, jā, tā kā, jā, nu tā. Un tā vēl man ir lietas tātad,
Ja man ir jāpieraksta, kas svarīgs, ja stundā man ir kaut kāda informācija jāpieraksta, ka kāds pasākums, tad tāpēc man ir dzeltenas lapiņas mazas. Un šāds blociņš. Jā, un vēl man ir 2 lietas, vai 3, 2. Un tā otrā ir, protams, mans blociņš, kur es aplimēju. Jo man tas likās tāds, varbūt jums tas nepatīk, bet man patīk. Tātad šāds veids, jā, tātad man šeit ir iekšā visas svarīgās lietiņas, kas man jāpieraksta ir. Tātad svarīgas lietas man tur ir. Šeit, tātad, ja es aizmirsos vienmēr dienas grāmatu, man šeit arī ir stundas un tautisko deju saraksts, apmēram, jā. Stundas, jā. Un tad vēl viens priekšmets. Protams, man ļoti svarīgi ir paņemt salvetes. Ja es gadījumā aizēju nedaudz neapslimusi, tad tā nedaudz slikti jūtos un man puņķi, tad deguns saka, tad man vienmēr noderēs salvetes. Vienmēr, jebkurā ne tikai jānoslaukt puņķi vai kaut kas tāds, ja, piemēram, rokas jānomazgā ļoti nodara, nevis ņemt skolas, ja, bet paņemt savas. Jā. Soma, kurā nav nekas iekšā neizstāsta skaista. Un tad ir vēl pēdējā kabata, kas ir šeit. Tātad tur man ir telefons, bet telefonu es tagad filmēju, es nevaru parādīt, ja. Tātad man ir saldumiņi. Ja gadījumā gribas ko saldu uzkost, man vienmēr būs kas salds. Jā, tātad ar Santa Claus, bet jūs laikam viņu neredzat. Varbūt redzat, jā? Tad man ir saldumiņi. Un tad soma vairs nav nekā. Protams, soma paliek soma, un soma būs soma, tāpēc, jā. Skatieties nākošo video, kur man būs novembra favorīti. Es nezinu, es gandrīz decembra 10. datumā izdomāju, ka man vajadzēs novembra favorītus. Tādēļ, ko jūs teiktu par šo te fonu? Ja jums šis patīk, šis fons un patīk mans sakārtojums, spiežat laiku, un ja nepatīk, tad neko nedariet, tik uzrakstat to komentāros. Tad, jā, lai jums jauka šī sēdiena, un uzdodiet man dažādus jautājumus komentāros ierakstat, jo es ar uz tiem jautājumiem ļoti viegli varēšu atbildēt, un jūs man atkal jaunu video palīdzēsiet uzņemt. Tāpēc, ja es uzzināšu šis vārdu, uzvārdu un dzīvošanas adresi, tad es jums varēšu nosūtīt kādu gardumu, jo es jums ļoti pateicīga, kad jūs man palīdzējāt uzveidot, piemēram, visbiežāk uzdotie jautājumi, vai arī vienalga, ko, jā. Tāpēc es būšu ļoti pateicīga, ja jūs komentēsiet, un ja jūs spiedīsiet like and subscribe, es būšu ļoti priecīga, un jā. Ja vēlreiz pasteikšu, ja jums priecīga sēdiena, un rīt, lai jums skolā būtu ideāli. Nu jā, paldies, ka skatījāties šo video. Neatcerieties, lūdzu nospiediet laiku, un ja jums kas nepatiks, vienkārši komentāros to ierakst, es paklausīšu un jums aizsūtīšu atpakaļ. Paldies, ka skatījāties!